Nu, labrīt! 26. novembrī 2021. gadā sākam manu mazo ceļojumu uz Vāciju. Pagaidām esmu Lisabonā, rīts fēns, smuks, sācies labi, laiks, man ir vēl vilciens un mazais vagoniņš, smuka vieta, centrā. Nu, pie centrālās stacijas Oriente. Smuki izskatās, saulēkts, arī ideāli. Diena sākusies it kā labi, it kā neko neizmirsu, bet pēdējā brīdī, tad, kad uzlādēju telefonu, sapratu, ka esmu atstājis karti otrā telefonā. Pareizāk sakot, uzlādēju telefonu, kurš man stāv mājās. Ar šitajā telefonā telekarti nav iekšā. Nu nekas. Tie ir sīkumi. Nu, redzēsim, jācer, ka viss būs pa feino. It kā viss ir. Visi dokumenti it kā ir. Lidostā nevajadzētu būt nekāda problēma. Manīsim. Smuki. Klusums, miers. Rīts. Feini. Nu, tad gan jau, uz nākošajam ierakstam, kas taps, ceru, ka Vācijas lidostā, Minhenes lidostā. Pagaidām. Ir beidzot nosēdos, jā. Reiz muguras man ir, es nezinu, jāsaka, tagad varētu teikt pilnīgi, cik kā jāsaka tā. Guten Abend, jā. Nu, labrīt. Izgājām pastaigāt. 27. novembris. Sagaidīju mūsu burvīgi sniedziņu. Pastaigāju tad pa vietējo ciematiņu. Nu, mās jau. Minhenes piepilsēta, tā varētu teikt, laikam. Tāds maziņš miestiņš. Un pirmais sniedziņš. Izvedām bēbi pastaigāt. Eku bēbi, mēs varam staigāt bēbi, divi bēbi. Uz veikalu? Es arī gribu iet veikalā. Labi, es eju veikalā, mums ēt veikalā. Nu, sveiki vēlreiz. Man iejūdas te bišķiņu pasākumā. Man te bišķiņu bērns guļ, man te ir nedaudz jāstumda viņš. Jā, laiks tad, zināju, laiks. Ka nebūs, protams, ziema, novembra beigas, laiks nelutina. Vēl pagaidām mazpilsētu. Lielā pilsētu vēl neesam tikuši. Bratans darbā. Tad jāgaida viņš, pēc tam citu dienu, vēl dienas, un vēl jau būs. Tā izgāja pastaigāties, tik vajag aklimatizēties. Bēbi guļ, bēbi pajāt. Bēbi viss pa kaifi. Bija sniegs, tagad pārgāja. Nokus visu un pārgāja visu jau lietutiņā. Nu, Latvijas variants. Iegāju pārtiks bodē. Jā, cenas patīkams. Viņam vairāk, ka tā ir Vācija. Es nezinu, cik tēt Latvijā diez ir un kādas cenas, bet, nekas šausmīgs. Parasti ar normāliem produktiem. Neteikšu, ka tur baigais kosmos. Viss tas pats. Tā teica, tas nav brīnums, ka visi raujās to Vāciju. Klusums un miers. Jā, nicht verstehen. Ok, turās. Čau, babīno. Izgāju bišķi pastaigāties. Viens baigais beidzis. Blēns, bija tas veikalos nav manis kalvados. Višķī kaut kā žmiedzos ņemt, kaut kā negribējās. Neredzēs vēl laiks ir, ka redzēs, varbūt neko nepaņems. Tad, it kā tur vecākiem zunički ir mājās, tad jau var, redzēs. Godams besis. Galīgs pilnīgs besis. Nezinu, kāpēc. Iegāju Aldī. Paskatījos. Jā, produkcija tāda pat kā man Portugālē, vairāk vai mazāk. Šis tas ir.
Es tieši lētāks, pat es zinu, ka kotletītes pusgatavās. Man viņas maksā 2,80, ja nemaldos. Šitien viņas ir pat 2, cik bija 2,20 laikam. 2,20, tas ir 60 centi starpība. Algas ziņā starpība Portugāla ir diezgan liela. Interesanti. Re, kur šitai mājā mitinamies. Tāds baigā hata. Bet ir ok. Labi. Gan jau vēl dienas ir pagūši līdz vecpilsētai. Tad arī kaut ko vēl. Līdz pašam Minhenes centram arī, protams, paredzēts braukt. Nu, būs, davai. Pagaidām. Jau, 28. novembrī. Izgājām, aizbraucām uz Minhenes Bayern arēnu. Arī, kā viņi saucās, aizmirst rekur. Nu, tagad sniegu nav, nevar tā īpaši redzēt, bet es kaut kā man bildēs biju. Tagad ir apsimies augšā vēl te kaut kādā kalnā. Te ir tāds parks un it kā tas viss esot uztaisīts uz, atkritumiem. Musars apakšā. Musars saštampēs. Kaut kā tā. Laiks forši. Sniedziņš, sniegu un putina. Un bērniem pofigi. Bau. Tāda interesanta mājiņa. Labi, tad no augšas kaut ko vēl filmēs. Kādas laba atrakcija. Tarzanka. Aiziet. Pa zēmu. Pa zēmu. Nav nekāda kaita. Nav tas, ko es biju domājis. Varēja no šitā stāvuma būt lejā. Tad būtu cits efekts. Bet, labi. Ok. Uzkāpam augšā. Te sniegs neko nevar redzēt. Viss ainavs. Teikt, esam augšā, reku. Dženģerīts. Reku. Kas te pa plakātiem jāapskatās. Nu jā, te ir, kas būtu redzams. Vai nē. Vai vienkārši šāpatās. Smuki. Teic, viss vēl balts. Ir ok. Ko esam Minhenē. Interesanti vieta. Mēs vēl ies uz priekšu. Tas kanāls slavenais Minhenes. Iet no vienas pilsētas gala uz otru Straumi. Nezinu, kā viņi to Straumi veido, bļeķi. Karači. Iesam skatīties sērferus, bļeķi. Normāls pasākums pilsētā. Tāda steli, bļeķi. Galvenais, kad es saku, tā Strauma tiešām reāli, bļeķi. Reāli liela. Nav kā Rīgas kanāla nesalīdzināta, bļeķi. Šitien jau sniegs viss pazudis. Labi, dosies tālāk. Būs vēl. Kur sērfotāji malc. Es ārā ir 28. novembris. Normāls pasākums, ne? Bet šitie esat amatieši, tā ir lēnais variants. Mēs iesim tur, kur krutie čaļi. Rekur, šitā stela pilsētas centrs un rekas, ka notiekās. Normāli, ne? Normāls pasākums. Viss ir. Regāds, esam kaut kādā, es pat nezinu, kas tas pa parka, milzīgs laukums. Kaut kādas, nezinu, karaču parks. Milzīgs, baigās platības īstenībā. Viss Minhenes centrs. Tīpaši tas gan izviens. Tā kā
skaitoties kā centrs. Tā, laiks tāds vienīgi, ka nav saulīču, bet nu, ir ok, nav problēma. Ego, esam kaut kur, nezinu, nu, Karači centrā. Minhenes centrs. Policija, policija, policija. Viss viena policija. Kāpēc policija? Kruta. Man patīk. Man patīk. Kaut kas mums notiek, bet pasākums. Trāpjas kaut kādu mistisko mītiņu. Kā vienmēr ir kaut kāds šitie te kreisie pa vidam standarts. Tas vietējie. Vietējie protestētāji, kas protestē pret visu ko pofīgi, es nezinu, ko viņi, bet viņi vienmēr protestē. Viņiem gribas protestēt, un viņi protestē. Policija jau uzreiz viņiem čumā ir. Jūra. Bijām Itāļu pizzērijā paēst. Oi, pieēdas. Paņēmu kaut kādu šņakt, ietru pizzas ņēmu, es paņēmu sev makaronus. Vienkārši makaronus ar bekonu mērķis. Tā, nekas īpaši īstenībā. Neteikšu, ka vajag dārgi. Kopā skaitu uz 1, 2, 3, 4, 500 cilvēkiem. Pizzas 4, plus man tas makaroni, plus kafijas. Kopā cik bija 77, laikam eurīgi, 77 kapekā. Nu, skaits izdalotus. 5 pieaugušie. Nekāda vaina. Iekšā nefučēja. Varēja, slinkums bija. Oi, sagrums. Bet nu labi, tad dodamies lēnām uz māju, pa braukšanu. Izskatās naksnīgā Minhene. Naksnīgā Minhenīte. Nu, tur nekas īpaši. Citdien aiziesim uz... Citdien vēl mums paredzēta Minhene. Labi, ok.